Mhm. Un es sev ieprogrammēju vārdu citronzāle. Un Tonijs Robins viņu izmanto un, teiksim, visi lielie tur tie augstie kouči un tā tālāk. Man bija tāda pacelātības sajūta, ka es spēju tam cilvēkam palīdzēt. Tagad, kad es runāju ar saviem draugiem, tad es stāstu par NLP, un tad viņi tā, man vajag atrisināt šito, man vajag atrisināt šito. Es saku, ok, labi, taču mums pēdējā nodarbībā man tāds uzreiz, kā šitas taču ir no ciguna. Tagad mēs neiroloģiski to pierādām. Ko ēst, kas veselīgi, cik daudz ūdens dzert, cik nedzert, kur labākie tomāti apmēram. Man tā dzīve ir ļoti viegli saprotama. Es varu izskaidrot, kāpēc es daru lietas, kuras esmu darījis 30 gadus, un man neviens to nevarēja izskaidrot. Latvija tev par mazu. Kā tu te Latvijā vēl eksistē un neesi jau Eiropā un pat pasaulē? Man tiešām izglāba smadzenes. Labdien! Šodien Lāsma mums ir atnākusi ciemos uz Jauno psiholoģiju centra, lai pastāstītu par savu pieredzi, es teiktu jau gandrīz 2 gadu garumā. Jo tu esi mācījusies gan NLP praktiķi, gan tagad mācies NLP meistaru. Nu, pastāst, kā tev ir gājis un ko tu esi ieguvusi par šo laiku. Paldies par uzaicinājumu, Dācis. Es esmu liels viesis un man prieks būt šeit atkal jau, arī darba dienā, jo parasti es nāku sestdienās. Man ir jāsaka, ka dzīve ir iedalāma pirms NLP un pēc NLP. Tās, manuprāt, ir pat 2 dažādas lāsmas, un tās ir 2 dažādas dzīves. Es īstenībā nezinu, kā es varētu teikt, eksistēju. Nu, protams, ka es eksistēju arī pirms tā, bet, teiksim, cik man daudz tagad ir tūļu visādu un palīgrīgu, tas ir neaprakstām. Nu, pastāst kaut ko no praktiķu kurs, ko tu esi iegūsi, ko tu esi izmantojusi, kas tev ir palīdzējis sevi attīstīt vai atrisināt kādas situācijas. Es sākšu ar pašu labāko stāstiņu, ir tas, kā mēs nodarbībā mācījāmies likt ēnkurs. Un es sev ieprogrammēju vārdu citronzāle. Un tagad katru reizi, kad es dzirdu vārdu citronzāli, man ir nenormāls prieks, smaids, un esmu ļoti, ļoti priecīga. Un es izdomāju, ka man taču vajag vēl kaut ko ieprogrammēt. Man vajag taču pamācīties vēl kaut ko izdarīt. Un tad ir pats labākais moments. Es būšu ļoti mierīga, lai jūs varat tā kā ieraudzīt, ko jūs esat man samācījuši. Ēnkuriņu būt mierīgai, lai relaksētai. Jā, un es esmu iemācījis sev ēnkuru, kuram es pieskaros, un man uzreiz pilnīgi rodas citas emocijas. Un es tieši par to domāju, ka tie cilvēki uzzinās, kad ir šitādas lietas, viņi sāks domāt, ka, kad es sākšu viņus iešu un programmēšu. Bet patiesībā es jau nevaru cits ieprogrammēt. Es varu ieprogrammēt tikai sevi. Kas arī bija mans īstenībā mērķis, kāpēc es atnācu uz NLP. Es gribēju izzināt vairāk sevi un to pašu NLP īstenībā. Es bišķi novirsos varbūt no tēmas, bet tas pats NLP ir ļoti, teiksim, par viņu ļoti daudz dzirdēts. Un Tonijs Robins viņu izmanto, un, teiksim, visi lielie tur tie augstie kouči un tā tālāk. Un liekas, kas tad tas tāds ir? Un tad es nokļuvu pie jums, un es īstenībā sapratu, ka tas ir, es teiktu, daudz kas pavisam savādāks nekā par to runā un par to tiek stāstīts. Lūk, un tā tajā pašā praktiķu kursā, mēs atgriežamies pie jūsu jautājuma, es iemācījos tiešām labāk komunicēt ar citiem cilvēkiem. Man ļoti daudz kas tapa skaidrs. Sevišķi, teiksim, par manu priekšnieku, par saviem kolēģiem. Es tik daudz saprotu, kas man agrāk likās vispār nesaprotams. Lai gan, kas ir ļoti svarīgi, es esmu ļoti daudz mācījusies gan enneagrammas, gan disku, gan Myers-Briggs, tā kā visādas sistēmiņas, pa kurām mēs saliekam cilvēkus. Bet NLP bija tas, kas man tieši tā kā pārvērta to manu redzējumu. Un tagad meistarkurs, 2. gads jau. Tā, ko tu teiksi par tūlīt meistarkurs mums veiksies vēl 4 nodarbības, un jau tu būsi NLP meistars. Man liekas, ka meistars ir vēl, tas ir nākamais līmenis, un manuprāt, ļoti pareizi arī sadalīts pie jums mācoties, jo tas, ka praktiķis, tu tā kā vairāk strādā tieši ar sevi, pa priekš izrocies, saproti sevi, savas problēmiņas, sevi tur, kā lai saka, apārstē, pastrādā tehnikas. Un meistars sevi tā, ka mēs vairāk koncentrējamies it kā, jau mēs būtu gatavi palīdzēt arī citiem,
Bet vispirms mēs arī, protams, paši sevi pārbaudam, pastrādājam grupiņās. Mums ir klients, tagad jau mums ir prakse reāli. Lūk, un tas ir, man liekas, ļoti, ļoti svarīgi, kā tas ir sadalīts, jo viņi noteikti nevarētu būt apgrieztā veidā. Un pats meistars tiešām, es saprotu, ka tas praktiski bija vajadzīgs, lai uzbūvētu tos pamatiņus. Un tagad meistarā jau es tā kā, varētu teikt, ka skatos jau, kā es varētu kādam palīdzēt. Jo, pirmais gads ir pilnīgi savādāk, kad tu koncentrējies un redzi tikai ar sevi. Tu tā vēl īsti nesaproti, ko tu ar to var darīt. Tagad, jā, jau pilnīgi tu tā kā jau zini tehnikas, un cilvēks runā par savu problēmu. Tu sāc tā, viņam šito tehniku, šito vai šito vajadzētu. Ļoti, ļoti vērtīgi. Tad es teiktu, ka darbs ar klientu bija gan kā pārsteigums, gan kā laba jauna pieredze, gan arī, kā saka, savas zināšanas varēja likt lietā. Jā, man īstenībā jāsaka, tad, kad jūs pateicāt, ka būs darbs ar klientu, jo man jau tā pati doma ir tieši tas NLP sev, nevis izmācīties un mācīt tālāk. Līdz ar to tas darbs ar to klientu, man liekas, man taču nav laika, priekš kām un tā, bet, kas jādara. Un tieši bija ļoti interesanti, man bija sesija ar klientu, un es pēc tam izgāju no šīm telpām, mēs praktizējām. Man bija tāda pacelātības sajūta, ka es spēju tam cilvēkam palīdzēt. Un tā miedarbība, man jauna pieredze. Vienkārši es burtiski lidoju. Biju šit tik tālu, lai uzrakstītu ziņu, paldies, Dace, ka likāt šo te darīt. Ļoti, ļoti superīga pieredze. Ļoti, ļoti vērtīga. Mums vēl stāv priekšā modelēšana, tad jau uz rudenes pusi, kad būs jau diploms saņemts un būs NLP meistars, tad vēlreiz runāsim par kopsaucēju, jo modelēšana tas būs vēl lielāks piedzīvojums un pārdzīvojums. Kāda ir tava pieredze un kā tu esi izmantojusi praktiķu kursu un meistaru kursa tehnikas, prakses, kā tās tevi palīdzējušas? Fobijas dzēšana, darbs ar saviem konfliktiem, šaubām vai alerģijas dzēšanas tehnika, tās tādas jau nopietnas. Jā, īstenībā ir tā, ka man ļoti patīk, kad man ir tāds sarakstīns tagad ar viņām visām, un tad, kad man vajag, tad es konkrēti varu paņemt to, kas man ir vajadzīgi. Un man pašai vairāk patīk tieši laika līnija, jo ļoti daudz ko to, ko mēs ikdienā neredzam un nesaprotam, īstenībā var atrisināt, jāsaka, 30 minūšu laikā. Iespējams, tur ir citur vajadzīgas sesijas, es nezinu, gadiem, bet vienkārši izpildot šo tehniku, izpildot viņu pareizi, ir milzīgs rezultāts un uzreiz ļoti, ļoti vērtīgas pieredzes. Es ļoti labi atceros, mums bija darbs grupās. Uz sitienu nepateikšu, kas bija tieši tā prakse, tā tehnika, kuru mēs izmantojām, bet mums sākot strādāt ar to, sāka peldēt augšā vēl visādi, teiksim, neatstrādātie mani perēklīši smadzenēs, un beigās mēs jau to praksi izstrādājām pilnīgi tādu kā papildināto, padziļināto, jo vienkārši strādājot kopā uzradās vēl un vēl un vēl neatrisinātās lietas, kuras īstenībā, parasti ikdienā tik viegli neuzpeld. Jā, ka tu strādā pats ar sevi un ļaujies, jo atceries, kā es parasti saku, ļaujieties, jā, un ļaujieties būt gan kā klients, jā, tātad ar savu situāciju, ko risinat, un ļaujieties būt arī sev kā terapeitam, kas tātad palīdz un zina, kā tās lietas jādara, jo šis rezultāts, protams, ir viennozīmīgi parasti ļoti labs, jā. Vai cilvēki ir pamanījuši, vai tev kāds ir teicis, Lāsma, tu esi mainījusies, vai Lāsma, kā tu to atrisināji? Lāsma, kas tev palīdzēja būt tā vai tā? Vai ir no malas kāds pamanījis? Man liekas, ka tā, teiksim, nē, bet tas ir tikai tāpēc, ka tā jaunā Lāsma un NLP viņas, vienlaicīgi izveidojās, tā ka cilvēki īsti varbūt nesaprot, kas notika. Bet es zinu, ka noteikti tagad, kad es runāju ar saviem draugiem, tad es stāstu par NLP, un viņi tā, man vajag atrisināt šito, man vajag atrisināt šito. Es saku, ok, labi, tātad līdz nākamajai reizei tu padomā, tu man uzraksti, kas ir tas tavs jautājums vai pieprasījums, vai tu tieši gribi nākotnē vai pagātnē vai kaut ko dzēst, kas ir tavs pieprasījums, atsūti man, es izdomāšu tehniku, nevis izdomāšu, apskatīšos tehniku,
atradīšu to piemēroto, un mēs pastrādāsim, kad mēs satiksimies. Un tas tiem draugiem liekas tā, forši. Un tas, ka viņi ir tiešām gatavi, viņi uzticās, un, pēc, ka redz, ka es jau esmu priecīga un laimīga. Jā, es gribu vēl, tā teikt tev arī paldies par to tavu dzīves prieku un par tavu tādu harizmu, jo šad un tad tu nokavē. Un tā grupā ir tā, kad visi sēž, un tad es saku, būs mirklīti, vēl 5 minūtes, tūlīt lāsma būs. Jo tad liekas, ka visi tā kā atverās un uzzied, jo ienāk lāsma un ar savu tādu smaidu un ar savu enerģiju. Un tā mēs tevi arī grupā uztveram un gaidām vienmēr tevi, jo tu šad un tad pa 5 vai 10 minūtēm nokavējam, mēs sākam ļoti precīzi nodarbības, jā. Tikmēr visi saņem kādu bonusu, ko kavētāji nesaņem, lai būtu tā, ka tas, kas paredzēts ir no tēmas, kas jāizskata, lai tie kavētāji nezaudē. Tālūk, tā kā paldies tev par tavu optimismu, par tavu atvērtību un arī par tavu iekļaušanos ļoti labo grupā un darbu, kad tu strādā. Jā, man vēl tāds jautājums būtu, kas man interesētu, lai es tā kā arī zinātu un pati arī uzlabotu savu darbu un uzlabotu to, kas vajadzīgs vairāk ir maniem klausītājiem. Man tāds jautājums ir, mums ir Zoom nodarbības, un tu jau noteikti reklāmā to arī uztvēri un saprati, ka tu vari cītīgi būt jebkur, klausīties 2 reizes mēnesī un būt tā kā kopā, bet tu izvēlējies būt tieši mūsu nodarbībā šeit uz vietas un ar darbu ar grupu. Kas tev šo izvēli veicināja? Kāpēc tieši tu gribēji, lai kontaktā būtu šis darbs? Man ir vēl jāatzīst par praktiķi. Varbūt, ka es izlaidu vienu varbūt. Es neesmu droša, bet es tā pieņemu. Un pagaidām meistarā es neesmu izlaidis nevienu. Un man ļoti patīk tas, ka ir opcija Zoomā, tas tā, teiksim, mierinoši, ja, kad nav to uzreiz, ka tu ieraugi gadu, tā es gadu nevarēšu nekur doties. Bet, teiksim, tā sadarbība, miedarbība ar jums, ar grupu klātienē ir pilnīgi savādāk nekā Zoomā. Jā, tas ir forši mācīties tiešām, ka tu vari pieiet tad, kad tev ir laiks, kad tu gribi, ka tev ir ērti, bet ja mēs runājam tiešām tādā profesionālā līmenī, iegūt sev visvairāk, tā tomēr ir sinerģija, miedarbība klātienē. Un, kas ir ļoti svarīgi, man ļoti patīk arī tas, mūsu formāts, kas ir, protams, mēs mācāmies visu laiku tehnikas, bet arī tas esot klātienē, man, tā kā es visu laiku visu kaut ko izzinu un es cenšos saprast, un tā kā jūs esat ne tikai NLP praktiķi, bet arī psihologs un vēl cigunmeistars, un, man liekas, kas tik jūs neesat, tad man bieži rodas kaut kādi jautājumi, un es viņus vienkārši varu uzdot. Nevis man ir jāmokās un tad jāgooglē vai jāprasa kādam vai jāgaida kaut kas. Es vienkārši uzreiz jums uzdodu. Un jāsaka, jūs visus varat atbildēt, vai tie būs par vitamīniem, vai par asinsspiedienu, vai par, un pat tiešām par cigunu. Taču mums pēdējā nodarbībā man tāds uzreiz, kā šitas taču ir no ciguna. Un lai man nav jāgaida pirmdien, ka man ir ciguna nodarbība, un neviens vēl nezinu, vai viņi zinās to, ka NLP izmanto to pašu, ko ciguns. Un es jums uzreiz uzprasu, un mums par to atkal rodas tāda diskusija, un man ir papildus vēl informācija, kas, to nevar atsvērt neviens. Tas prasa, protams, lielu darbu no trenera, jeb no skolotāja, jā. Gan ciguns, gan arī psiholoģijas virzieni dažādi, ko es esmu mācījusies, te arī palīdz. Un es to cenšos iepīt šajās teorijās, sapīt kopā arī šodienas jaunāko, kas ir neiroloģijā, kas jaunākais fizioloģijā, medicīnā. Mēģinu sekot tam visam arī cītīgi līdzi, lai var to NLP kā sauso teoriju, ja, tā kā iedot tādu bagātāku. Un es gribētu teikt mūsdienīgāk, un te pašā laikā, cik bieži es grupā saku, kādi NLP cilvēki pagājušā gadsimta 70. 80. gadi, kā viņi varēja to novērot, kā viņi varēja to izprast.
tagad mēs neiroloģiski to pierādām. Ja? Kaut vai rāportu, ja? Pa spoguļu neironiem. Ja? Un daudz tādas lietas ir. Tā kā jā, tam jaunajam jāseko līdzi, lai to iepriekšējo visu laiku var bagātināt. Ja? Tad ieguvēji ir gan es pati esmu ieguvēji, gan, protams, jūs mani klausītāji arī esat ieguvēji. Man liekas, ka tieši tās nodarbības man viņas neasociējas kā, ka man jāiet uz kursiem vai uz skolu, un ka man tur būs jāmācās, jo visa diena jau būtībā, kurš tu kā gribētu sestdienās. Bet tas tāda forša apmācība, forša komunikācija, jo mēs arī par pusdienas, ka mēs ēdam kopā, mēs tur pārunājam, kas ir jaunākies, kādas diētas, ko neēst, ko ēst, kas veselīgi, cik daudz ūdens dzert, cik nedzert, kur labākie tomāti apmēram. Tādas ļoti noderīgas lietas, protams, ja tas cilvēkam interesē. Līdz ar to pēc kursiem 5-6 vakarā es nejūtos izsmelta, bet īstenībā tieši tāda piepildīta un zināšanas ieguvusi, vēl šādus tādus tarakānus iztīrījusi, un tāda ļoti patīkama tā diena ir. Jā, jo tā komunikācija, ko jūs paši savā starpā arī apmainaties, kā tu saki, gan pie kafijas krūzes, gan pie pusdienām, jo katram arī vēl ir sava profesija. Jā. Tad viņam katram ir arī kaut kādas savas intereses. Jā. Tātad kāds nodarbojas ar tādu sportu, kāds ar tādu, kāds ar mākslu, kāds ar to, kāds vingro, kāds skrien. Jā, un tad man ir arī interesanti paklausīties, kā jūs savā starpā to pieredzi, ko tad viens dara un ko otrs dara, un Lāsma uzrakstījusi grāmatu, un kā mēs to esam lasījuši. Ja? Vēl neesam noprezentējuši tavu grāmatu joprojām, bet vēl jau mēs tiksimies uz rudeni, varēsim tavu grāmatu noprezentēt un padalīties katrs iespaidos par to, ko tu esi savā grāmatā uzrakstījusi. Un pats tāds spilgtākais tavs moments, ko tu esi ieguvusi mācoties NLP, kas ir tāds, ko tu varbūt ikdienā lieto. Ikdienā tu zini, kad šis instruments. Man ir jāsaka milzīgs paldies, Dats. Ir viena no tām galvenākajām lietām, kā NLP ir, jāsaka, izglābs manas smadzenes vai man prātu, ir reprezentatīvās sistēmas. Un līdz šim, kā jūs minēju iepriekš, es esmu izgājusi visas teorijas, cilvēku pazīšanas, human designus, visur, kur var ielikt kaut kādos rāmīšos. Es īsti nevienā no viņiem nelīdu, un man likās, ka ar mani nav kaut kas kārtībā. Un tad mēs mācījāmies reprezentatīvās sistēmas, kurās tad man ļoti skaisti viss tika demonstrēts. Un tagad es zinu par to, kāds esmu vizuāls, audiāls, kinestētiķis un diskrētiķis. Un līdz ar to man tā dzīve ir ļoti viegli saprotama. Es varu izskaidrot, kāpēc es daru lietas, kuras esmu darījis 30 gadus, un man neviens to nevarēja izskaidrot, kā es varu vienlaicīgi darīt to un vienlaicīgi darīt to, kāpēc es to daru. Un tad mēs mācījāmies, un tagad es to ļoti labi apzinos, un attiecīgi man arī vieglāk ar citiem cilvēkiem. Es uzreiz saprotu tā, viņam ir pieliekta galva, kā jūs redzēt, man arī visu laiku pieliek galva, jo es esmu audiāls. Un man uzreiz ir, šitas ir audiāls. Un tur atkal saģērbies, tur rodas, šitas ir vizuāls. Un es saprotu, kāpēc man priekšnieks tajos krokšos staigā. Es beidzot sapratu. Es taču nezināju līdz tam. Tas man tiešām ļoti, ļoti palīdzēja. Un tad ir vēl metaprogrammas. Jūs arī bijat pirmā, kas man, kā jūs, man liekas, teicāt, ka ko es vēl daru Latvijā, vai kā es vēl joprojām varu eksistēt? Latvija tev par mazu, kā tu te Latvijā vēl eksistē un neesi jau Eiropā un pat pasaulē. Jā, un tas bija tieši tas, kas manā prātā notiek. Man jau nav ar ko ar to parunāt, neviens jau nesaprot, kas tur manā prātā notiek. Un tad jūs uz tāfels un jūs man to prasat, un liekas, alleluja, beidzot ir cilvēks, kas to var saprast. Un tas ir pateicoties jums un NLP. Tā kā tas bija, wow, man tiešām izglāba smadzenes. Paldies, ka tu dalījies, paldies par to, ko tu stāstīji par savu pieredzi, un tiekamies mēs nākamā nodarbībā, lai ejam vēl tātad uz priekšu un pabeigtu un skaisti saņemtu savu NLP meistara diplomu. Paldies. Gaidu nākamo nodarbību.